Rīkotajā webinārā par saistību nodrošinājumu, aktuālajām problēmām un risinājumiem. Es redzu, ka cilvēki vēl pievienojas, bet pamazām jau droši vien, ka sāksim. Varbūt ir tehnisks komentāri tad par semināru organizatorisko pusi. Mēs plānojam semināru aptuveni stundu, varbūt ar nelielu astīti, bet katrā ziņā mēs centīsimies nepārsniegt pusotru stundu. Visi dalībnieki ir aicināti uzdot savus jautājumus. Ir šajā lapā ir iespēja uzdot jautājumus sadaļā, čata sadaļā, tad webināra noslēgumā mēs apskatīsim tos jautājumus, kas ir aktuāli, mēģināsim atbildēt. Ja uzreiz nevarēsim tūlītēji sniegt atbildi, tad varam arī vēlāk sazināties un nokomentēt attiecīgo jautājumu. Labi, tad sāksim varbūt ar nelielu ievadu par mums. Tad mani sauc Sandis Bērtētis, esmu Zviedrijas advokāts un advokātu biroja Volis partneris. Šodien es uzstāšos kopā ar maniem kolēģiem Māru Beķeri un Artūru Caicu. Es pats personīgi sākšu webināru ar pārskatu par saistību izpildes nodrošinājumiem. Kolēģi Māra stāstīs par komerciālo tiesību izlietošanas grūtībām un izaicinājumiem, un noslēgumā Artūrs Caics savukārt runās par pirmā pieprasījuma garantiju, par to, kas ir jēdziens, būtība un arī problēmas. Mūsu mērķis šodien un pretenzija nav sniegt ļoti sistemātisku un visaptverošu saistību nodrošinājumu institūtu aplūkojumu. Tā vietā mēs koncentrēsimies varbūt uz tām pamatlietām, kas mums šķiet aktuālas esošajā situācijā, kur mēs esam saskārušies mūsu juridiskajā praksē, novērojuši dažādas problēmas, pamanījuši arī varbūt kaut kādas īpatnības, kas raisa jautājumus un diskusijas, tad dot tādu varbūt ievirzi šajā problemātikā un varbūt arī piedāvāt, kur tas iespējams arī zināms risinājums par to, no kā uzmanīties, kā varbūt rīkoties savādāk, lai pilnveidotu to praksi, kāda ir, un neieklistu kādos juridiskos slazdos. Labi, tad es arī uzreiz ķeros klāt pie pirmās sadaļas, pārskats par saistību izpildes nodrošinājumiem. Un šeit es varbūt gribētu sākt ar nelielu ievadu, varbūt tādā vispārīgā veidā. Es esmu pārliecināts, ka auditorija lielākā daļa ir tomēr ar juridiskām zināšanām un praksē jau strādā ar saistību nodrošinājumu institūtu, bet tomēr varbūt tāds neliels ievada atkārtojums, lai mēs būtu, kā saka, uz vienas lapas. Par ko mēs runājam? Mēs runājam par to, ka saistību tiesībai, neatkarīgi no tā, vai šī saistību tiesība izriet no līguma, vai viņa izriet no likuma vai cita avota, tad ir noteikts juridiskais spēks, un, protams, ka jebkurš kreditors var prasīt tiesas aizsardzību vai citu tiesību aizsardzības institūcijas palīdzību, lai nodrošinātu tiesības īstenošanu. Tā problēma ir, ka ar šo spēku vien bieži vien nepietiek, un tie pamatriski, kas ir saistīti ar parādnieku, ir primāri divi. Tad runa ir par parādnieka mantisko stāvokli, kas varētu būt problemātisks saistības izpildē, lai nepietiktu pietiekami aktīvu vai citi faktori, kas ietekmē šo saistības izpildi. Plus arī nāk klāt risks, kas ir saistīts ar, zinām mērā, parādnieka vēlēšanos vai nevēlēšanos izpildīt saistību. Tad nāk klāt šie izvairīšanās no saistības riski. Lūk, prasības saistību nodrošinājums kopumā mēģina adresēt šos divus riskus un sekmēt saistības izpildes disciplīnu. Tas ir vispārējais saistību nodrošinājuma mērķis. Kas ir tāda varbūt īpatnība, kas uzreiz jāņem vērā, ir saistību nodrošinājumu līdzekļiem piemīt tā saucamais aksesorais raksturs, kas nozīmē to, ka tie nevar eksistēt bez pamatsaistības. Tātad ir pamatsaistība, kura tiek nodrošināta, un šie līdzekļi zināmā mērā ir vienmēr saistīti. Ar šiem pamatlīdzekļiem varbūt ir atsevišķi specifiski izņēmumi, mēs varam runāt par bankas garantiju, bet tomēr kopumā saistību nodrošinājuma līdzekļi ir ļoti cieši saistīti ar pamatsaistību, un tam būs arī zināmas konsekvences, ko mēs aplūkosim šajā vēlākajā webināra gaitā.
Attiecībā uz varbūt saistību nodrošinājumu arhitektūru, varbūt nedaudz atkāpties atpakaļ, paskatīties tā vispārīgāk, abstraktāk uz to, kas tad ir saistību nodrošinājums un kā viņš vispārīgi var tikt konstruēts. Šeit mēs runājam par 3 veida saistību nodrošinājumu grupām, kas aptver visus pilnībā saistību nodrošinājumus. Pirmkārt, mēs runājam par to, ka kreditoram tiek nodota zināma mantiska vērtība, kā viens no šiem saistību nodrošinājumu izpausmes veidiem, pirms saistību izpildes termiņa iestāšanās, vai arī šīs pašas mantiskās vērtības apgrūtināšana par labu kreditoram. Tātad mēs nosacīt šo nodrošinājumu līdzekli koncentrējam un orientējam ap šādu mantisku vērtību, vienalga, kas šī vērtība varētu būt. Nākamais veids, kā varētu izpausties saistību nodrošinājums, ir trešās personas piesaistīšana parādnieka pusē. Tātad caur dažādiem citiem nodrošinājumu līdzekļiem, kur šī trešā persona tā vai savādāk uzņemas saistības parādniekam par labu. Parādnieki interesēs faktiski. Un visbeidzot, trešā daļa ir papildinot pamatsaistību ar mantisku blakus saistību, ar kuru tiek pastiprināta parādnieka ieinteresētība saistības izpildē, tad pievienot zināmu mantisku stimulu, lai parādnieks būtu ieinteresēts izpildīt saistību, tā kā tas ir paredzēts attiecīgajā līgumā vai citā dokumentā, atbilstoši kurai saistības izpilde notiek. Un tiek uzturēta un pastiprināta šī parādnieka interese. Šie ir tie 3 nosacīti lielās saistību nodrošinājumu grupas, kā mēs uz viņiem varam skatīties. Ja mēs raugāmies jau tālāk par saistību nodrošinājumu veidiem, tad jāsaka tā, ka lielākā daļa saistību nodrošinājumu parasti tiek nodibināta ar līgumu. Tas nav 100% visos gadījumos. Ir atsevišķi gadījumi, kad arī saistību nodrošinājumu var nodibināt uz tiesas nolēmuma pamata, vai šāds saistību nodrošinājums pastāv uz normatīva akta pamata. Arī tāda iespēja varētu būt, bet pamatā mēs tomēr runājam par to, ka tie tiek labprātīgi nodibināti ar līgumu. Un, ja mēs raugāmies uz civillikumu, kas ir varbūt tāds mūsu kopumā kodificējušais civiltiesību normatīvais akts, tad mēs tur redzam 4 tipiskos nodrošinājumu veidus. Mēs runājam par galvojumu, mēs runājam par līgumsodu, rokas naudu, kas varbūt ir mazāk, bet tomēr arī dažādos darījumos tiek izmantots, un ķīla, kur var būt gan hipotēka, gan komercķīla, gan dažādi citi ķīlas veidi. Un līdzās civilikumā noteiktiem tipizētiem veidiem principā ir dažādi citi normatīvi akti, kas ļauj veidot dažādas cita veida nodrošinājumus. Šeit esmu iedevis atsauci uz publisko iepirkumu likumu, kas runā par bankas garantiju, atsevišķās vietās arī formulēts kā kredītiestādes garantija, apdrošināšanas polisi un arī naudas depozīcija puses par to vienojās. Un arī sabiedrisko pakalpojumu iepirkumu sniedzēja likumā ir līdzīga pieeja. Šeit var minēt arī, piemēram, enerģētikas likumu, kur arī interesanti bija Satversmes tiesa dažus gadus atpakaļ ir izcināja 2 spriedumos tieši saistībā ar šo nodrošinājumu līdzeklī, sniedz atsevišķus vērtīgus secinājumus par kompensāciju, kas ir jāmaksā enerģijas lietotājiem, ja tas pieļauj pārkāpumu dabasgāzes attiecīgi šajos izmantošanas noteikumos, un Satversmes tiesa tiešā veidā pateica, ka šāda kompensācija ir pielīdzināma līgumsodam. Tad arī speciālajos likumos var būt ietverti dažādi veidi specifiski nodrošinājumi, kas būtu jāņem vērā. Tālāk, kas ir svarīgs saistību nodrošinājumu kontekstā, ir sliktākais scenārijs. Mēs vienmēr aplūkojam, kas notiek sliktākā scenārija gadījumā, ja parādnieks nokļūst maksātnespējā, tad kāds tad ir saistību nodrošinājumu iznākums šajā situācijā. Un faktiski maksātnespējas likums nāk ar zināmu tādu realitātes izjūtu attiecībā uz saistību nodrošinājumiem, pasakot, ka principā saistību nodrošinājumi tomēr var būt dažādi, bet, lai iegūtu nodrošinātā kreditora statusu maksātnespējas ietvaros, mēs runājam par to, ka nodrošinātiem kreditoriem ir jāsaņem vai nu komercķīla vai hipotēka. Faktiski tikai šie 2 veidi ir tie, kas garantē tādu nodrošinājumu līdzekli, kas kreditoram piešķir īpašas priekšrocības
maksātnespējas procesa ietvaros. Līdz ar to visi šie iepriekš minētie nodrošinājumi maksātnespējas gadījumā faktiski reducējas tikai uz 2 šādiem patiesi nozīmīgiem nodrošinājumiem. Līgumsods kā tāds nepazūd arī maksātnespējas ietvaros, bet jāņem vērā, ka līgumsoda pieaugums tiek apturēts līdz ar tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanu vai maksātnespējas procesa pasludināšanu, un jāņem vērā arī, ka līgumsods, kas ir kreditora attiecīgi blakus prasījums, tiek apmierināti beidzamajā kārtā, ja vispār parādniekam pietiekami līdzekļi, lai varētu norēķināties. Tātad līgumsods, protams, ka maksātnespējas ietvaros zināmā mērā kā nodrošinājuma līdzeklis lielā mērā zaudē savu nozīmi un paliek tikai faktiski sekundārs. Rokas nauda arī līdzīgi. Tad attiecīgi kreditors var pieteikties un iestāties kreditoru rindā. Kas ir jāņem vērā, it sevišķi gadījumos, kad saistību nodrošinājumu sniedz trešā persona, kas atšķirās no parādnieka, un mēs esam pamanījuši praksē, ka bieži vien šis jautājums ir palaists garām, un cilvēki vai nu nezina, vai nav aktīvi izmantojuši šādu iespēju. Proti runa par to, ka jau pirms faktiski 10 gadiem Saeima grozīja maksātnespējas likumu, lai ieviestu tā saucamā kreditoru ar nosacītu prasījumu. Tas nozīmē to, ka maksātnespējas ietvaros kreditori var pieteikt ne tikai tādas prasījumus, kas jau ir iestājušies, bet arī nosacītus. Un tad tajā brīdī, kad vēl šis kreditors vēršas un piesaka savu prasījumu, nav zināms, vai šis prasījums iestāsies vai nē, tad viņš ir nosacīts. Un pēc būtības, vēršoties ar šādu nosacītu prasījumu, kreditors saglabā savu prasījumu pret attiecīgo personu, jo, kā mēs zinām, maksātnespējas likums pasaka, ja kreditors nevēršas ar prasījumu likumā noteiktajā termiņā, tad viņš galīgi zaudē šo savu prasījumu. Un tam ir arī nozīme attiecībā uz nodrošinājumiem, saistību nodrošinājumiem, tā iemesla dēļ, ka var būt situācijas, piemēram, kad hipotēkas devējs vai ķīles devējs ir kļuvis maksātnespējīgs, un šī ir cita persona nekā parādnieks. Tas pats ir ar galvojumiem. Var būt noteikti situācijas, kad šis nodrošinājuma devējs kļūst maksātnespējīgs, lai gan saistība vēl joprojām turpinās, viņas izpilde vēl nav noslēgusies, līdz ar to šie nodrošinājumi vēl ir svarīgi, paturēt viņus neizslēdzot, bet tad jautājums, ko darīt, un šobrīd jau faktiski 10 gadus maksātnespējas likums ļauj kreditoriem vērsties ar šādu nosacītu prasījumu un attiecīgi saglabāt savas prasījuma tiesības arī maksātnespējas gaitā. Tālāk, kas ir vēl viena lieta, ko mēs esam pamanījuši praksē, kas ir sagādā zināmas grūtības, ir tāda, ka tajā brīdī, kad tiek nodibināta saistība, gan pamatsaistība, gan arī šī saistība nodrošinājums, dzīve neapstājas, pamatsaistība turpina savu gaitu, un tīpaši, ja mēs runājam par pamatsaistību, kas ir īstenojama ilgākā laika periodā, bieži vien rodas vajadzība grozīt šīs pamatsaistības regulējumu. Gan attiecībā uz termiņu, gan attiecībā uz summu, varbūt uz dažādiem citiem faktoriem, kas tomēr tā vai savādāk veido pamatsaistības grozījumu, un tad vienmēr jautājums rodas, kas notiek prasības ar šiem saistību nodrošinājumu līdzekļiem, kas ir piemēroti sākotnēji. Un nevienmēr puses pievērš tam uzmanību, un tāpēc praksē rodas dažādi jautājumi, kas un kā rīkojas, kādas tam ir sekas. Vispirms jāņem vērā, kas ir tāds svarīgs un kurš šeit izpaužās un redzam šī saistību nodrošinājuma aksesorā daba, ir tādi, ka tas pieprasa šī nodrošinājuma, saistības nodrošinājuma atbilstību pamatsaistībai. Tas nozīmē, ka ja pamatsaistība ir zināmā mērā atkrīt vai izbeidzās, tad arī saistību nodrošinājums izbeidzās. Ja pamatsaistība ir nosacīta, tad tas attiecās arī uz šo saistību nodrošinājumu un tā tālāk. Tātad ir šī atbilstības komponente, un šajā gadījumā tam ir nozīme kāda? Tam ir nozīme tāda, ka ja šie saistību pamatsaistības grozījumi ir tik būtiski, ka mēs varam runāt jau par pārjaunojumu. Tad ir mainījušās puses vai ir mainīti tik būtiski grozījumi, kas jau pats darījuma būtība pārgrozās vai citi būtiskie noteikumi tiek mainīti. Tad, ja mēs varam saskatīt, ka šāds pamatsaistības pārjaunojums ir noticis, tad automātiskās sekas pārjaunojumam ir noteiktas civil likumā,
kas pasaka, ka agrākais prasījums ar visām pie tām piederīgiem blakus tiesībām, tā skaitā ķīlu galvojuma līgumsodu izbeidzas automātiski ar šo pārvienojuma brīdi. Tāpēc, ja puses vēlas saglabāt nodrošinājumu pārvienojumu gadījumā, tad ir nepieciešams arī attiecīgi pārskatīt un saskaņot arī šos dokumentus, līguma attiecības attiecībā uz saistību nodrošinājumu. Ja tomēr šie grozījumi pamatsaistībā nav bijuši tik būtiski, lai sasniegtu pārvienojumu līmeni, un mēs runājam par to, ka ir tikai atsevišķi citi, varbūt nebūtiskāki noteikumi mainīti, tad mēs ņemam vērā citu faktoru, proti par to, ka saistības nodrošinājums vienmēr var būt aprobežots vai attiecināts tikai uz kādu pamatsaistības daļu. Tātad saistības nodrošinājumam nevienmēr ir jāsakrīt ar pamatsaistību, viņi var būt mazākā apmērā, un galvenieks var dot atbildību par daļu no parāda galvot, vai ķīla var atbildēt par mazāku summu, vai var tikt ietverti dažādi citi nosacījumi ar termiņai šajā saistību nodrošinājumā, un tam ir nozīme attiecīgi tajos gadījumos, kad pamatsaistība tiek grozīta. Un šeit es vēlos palūkoties uz diviem prakses gadījumiem. Viens ir attiecināms uz pamatsaistības grozījumu, kad ir sniegts galvojums, un otrs attiecās uz pamatsaistības grozījumiem, kad ir sniegta ķīla. Un šeit ir attiecībā uz galvojumu tiesa ir norādījusi uz to, ka ja tiek grozīta pamatsaistība, tad galveniekam šāds saistību grozīšana ir saistoša tikai tad, ja tā viņam ir darīta zināma, un galvenieks tā ir piekritis. Te gan ir tiesa to nav skatījusi absolūtā veidā, norādot uz to, ka runa ir par galvenieku brīdināšanu un piekrišanu saņemšanu, ja šie grozījumi, zinām, mērā pasliktina galvenieku stāvokli, un tiesa ir precizējusi, ka galvenieku piekrišana nav nepieciešama tādai kreditoram pamatparādnieku papildu vienošanās, ar kuru parāda summu samazināt. Tātad tiek zināmā mērā galvenieka atbildība samazināta, nevis palielināta. Attiecībā uz ķīlām gan tiesu prakse ir tāda divdomīga un neviennozīmīga, jo no vienas puses, un, piemēram, šeit bija arī viens prakses gadījums, kur augstākās tiesas civilietu palāta skatīja, kur bija grozīts aizdevums un pagarināta aizdevuma termiņa atmaksa, un tiesa vērtēja, ka šāds termiņa pagarinājums nepasliktina ķīlas devēja stāvokli, bet tieši otrādāk uzlabo, jo, ja nebūtu pagarināts termiņš, tad jau agrākā posmā iespējams, ka būtu jārunā par ķīlas tiesības realizāciju. Savukārt, citā kontekstā tomēr tiesa ņēma vērā arī to, ka civillikums runā par ķīlas tiesības spēkā esamību uz visu laiku posmu, kamēr nav pamatsaistība izpildīta, un līdz ar to tiesa tomēr nosvērās, ka pat, ja tiek grozīta pamatsaistība, un šajā gadījumā tur bija vairāk kārtēji grozījumi, tur bija pagarināts kredīta atmaksas termiņš, bija kredīta mērķis grozīts, vēl bija dažādi citi faktori mainīti. Tiesa uzskatīja, ka šie grozījumi neveido pārjaunojumu, bet pat, ja viņi ir grozīti, ir saistoši attiecīgi ķīlas devējam līdz brīdim, kamēr šīs saistības nav galīgi izpildītas. Tātad tomēr galvojuma kontekstā un ķīlas tiesības kontekstā tiesa skatījusies atšķirīgi uz šo pamatsaistības grozījumu ietekmi. Jebkurā gadījumā secinājums ir tāds, ka gan galvojuma līgumā, gan ķīlas līgumā būtu jāmēģina arī adresēt šādas situācijas, kas notiek tad, ja vēlākā posmā saistība tiek grozīta, vai saistība nodrošinājuma devējs tiek informēts, un kādas tam ir tiesiskas sekas attiecībā uz šo nodrošinājumu. Tātad tas ir jāņem vērā. Vēl praksē mēs esam pamanījuši, ka ir bieži vien jautājumi, pārpratumi un neskaidrības par to, kas notiek ar saistību nodrošinājumu, ja nodrošinājums tiek dots par labu trešajai personai, proti, bankā tiek ņemts kredīts un par kredītu dod galvojumu cita persona, vai, piemēram, ķīlu dod cita persona, tad kā uz šiem gadījumiem skatīties. Un šeit ir primārais jautājums, kas ir vērtējams, ir par to, kādēļ persona sniedz nodrošinājumu trešās personas labā, kāds ir mērķis, kāpēc tas tiek darīts.
un attiecīgi, kāpēc persona apgrūtina savu mantu vai uzņems papildus saistību. Un, ja mēs skatāmies varbūt uz komersantiem, kas ir komercdarbības jomā, tad mēs redzam to, ka komerclikums runā par to, ka komersants tomēr visu savu saimniecisko darbību organizē peļņas gūšanas nolūkā. Viens no komercdarījumu pamatprincipiem, kas ir arī akcentēts, ir atlīdzības princips, kas arī uzsver, ka komercdarbības mērķis ir gūt peļņu un visu komercdarījumos slēgtie komercdarījumi ir prezumējami kā atlīdzības darījumi, un arī ir nostiprinājusies vispārēja praksa, gan sabiedrības dalībniekiem, gan valdes loceklim ir jārīkojas kā krietnam rūpniekam saimniekam, ir jābūt lojālam, un līdz ar to nevar pasliktināt sabiedrības komersanta stāvokli. Ņemot vērā šos apstākļus, ir jārēķinās ar to, ka, ja tiek nodrošinājums dots par labu trešajai personai, vienmēr ir kaut kādā pakāpē klātesošs apstrīdēšanas risks par to, ka, ja nav saņemts atbilstošs pretizpildījums, tad varētu mēģināt apsvērt, vai darījums ir saimnieciski neizdevīgs nodrošinājuma devējam, un vai tam ir vai nav ekonomiski attaisnojams pamats. Maksātnespējas gadījumā maksātnespējas likums nosaka pienākumu maksātnespējas administratoram izvērtēt parādnieka šos te iepriekš noslēgtos darījumus noteiktā periodā, un, ja ir uzskatāms, ka šādam darījumam nav bijis ekonomiski attaisnojama pamata un šāds darījums ir nodarījis zināmu kaitējumu kreditoru kopumam, tad maksātnespējas administrators uz likumā noteiktā pamata var apstrīdēt darījumu, lūgt tiesu atzīt par spēkā neesošu. Šeit jāsaka tā, ka mēs praksē esam arī saskārušies arī ar gadījumiem, kad darījumi uz šī pamata tiek apstrīdēti arī ārpus maksātnespējas procedūras, uz vispārējā civillikuma regulējuma pamata, kad personas uzskata, ka, piemēram, dalībnieks ir apstrīdējis sabiedrības noslēgtu nodrošinājumu līgumu par ķīlas nodibināšanu, uzskatot, ka tas darījums nav ekonomiski pamatots un nav sabiedrības interesēs. Tad arī jābūt gataviem, ka arī pat ārpus maksātnespējas procesa varētu rasties tiesvedības situācijas, kad ir nepieciešams pamatot, kādēļ šāds nodrošinājums ir nodibināts. Un varbūt, kas ir atšķirīgs, kas ir tiesu praksē parādījies, tomēr runājot par koncerniem, jeb uzņēmumu grupām, kad nodrošinājumi tiek doti uzņēmumu grupā, tad augstākās tiesas un civilietu palāta ir vairākās nolēmos akcentējusi, ka tomēr, ja saistību nodrošinājums tiek dots koncernu ietvaros un šim uzņēmumu grupai ir kaut kādā mērā vienotas ekonomiskas intereses, tad var dot arī nodrošinājumu par labu citam grupas uzņēmumam. Un tiesa saskata šajā gadījumā, ka, ja pat ja nav šis ekonomiskais attaisnojums varbūt tiešā veidā, tad tam ir pastarpināts labums, ievērojot tātad uzņēmuma grupas iekšējo lomu sadali, un attiecīgi tad šādā koncerna gadījumā varētu dot arī nodrošinājums par labu trešajām personām. Tad kopumā, kurā gadījumā ir jāvērtē attiecīgi darījuma raksturs, mērķis un iesaistīto sabiedrību vai personu iekšējie savstarpējie darījumi un to ietekmi uz kreditoru interesēm, vai tiek apdraudēts kreditoru intereses vai ne. Tad vēl pavisam īsi par kreditoru vienlīdzību. Par kreditoru vienlīdzību mēs nerunājam vispārējā situācijā, tādu civillikums nepazīst, bet kreditoru vienlīdzību aktualizējas maksātnespējas procesa ietvaros, proti maksātnespējas likums nodefinē kā viena no principiem ir kreditoru vienlīdzības principi, kura jēga ir pateikt, ka kreditoriem tiek dotas vienādas iespējas piedalīties procesā un saņemt savu prasījumu apmierinājumu. Un kontekstā ar šo vienlīdzības principu nevienlīdzīga attieksme cita starpā var izpausties arī kā selektīva nodrošinājuma došana kreditoriem. Ja uzņēmums īsi pirms maksātnespējas pasludināšanas vienam no kreditoriem piešķir nodrošinājumu, nezinu, vai ķīlu vai kādu citu nodrošinājumu līdzekli, un tādā veidā šo kreditoru nostāda labākā stāvoklī attiecībā par citiem kreditoriem, tad mēs varam runāt par to, ka šādam vienam kreditoram ir piešķirtas nepamatotas priekšrocības, viņš ir attiecīgi iegūs lielāku proporcionālu apmierinājumu nekā citi kreditori, un šādi darījumi principā var tikt pakļaut apstrīdēšanai, un arī augstākā tiesa ir vērsusi uzmanību uz to, ka kreditoru vienlīdzības interesēs tomēr noteiktus nodrošinājumu līdzekļus varētu apstrīdēt, ja tie ir doti īsi pirms maksātnespējas pasludināšanas.
tas arī atsevišķos brīžos ir jāņem vērā. Un visbeidzot, pirms varbūt es dodu vārdu maniem kolēģiem pavisam īsi par līgumsodu un līgumsodu aktuālajām problēmām, ko mēs esam novērojuši praksē. Līgumsods ļoti populārs, kā mēs visi zinām, gan arī katrā līgumā ir iekļauts tāds vai savādāks formulēts līgumsods, kas dod referenci uz civillikuma, vispārējo regulējumu par līgumsodu kā pametumu ar šo veco vārdu. Bet, jebkurā gadījumā, mēs skatāmies uz līgumsodu kā tādu, kas ir noteikts gan par saistību neizpildīšanu vispār, gan arī par nepienācīgu izpildi. Mēs varam diskutēt, kuros gadījumos ir kura daļa, ir arī civillikumā ietverti jau ilgāku laiku pastāvoši grozījumi, lai, zinām mērā, normalizētu līgumsodu apmēru civiltiesiskajā praksē, nosakot vispārēju prasību, ka līgumsoda apmēram jāatbilst godīgai darījuma prasei un tam ir jābūt samērīgam. Un arī ir noteikti ierobežojumu, ja ir pieaugošu saistību, pieaugošu līgumsodi par nepienācīgu izpildi. Kas ir praksē varbūt tāds problemātiskākais ar līgumsodiem ir jautājumā par līgumsodu funkcijām. Mēs zinām profesoru Torgānu ļoti autoritīvo pozīciju par to, ka līgumsodam ir 3 funkcijas, proti zaudējumu kompensējušā funkcija, parādnieka disciplinēšanas, ja pārkāpumu novēršanas, tad mēs uz to varam skatīties kā prevencijas funkciju, un visbeidzot arī zinām parādnieku sodīšanas funkciju, tad kaut kādā mērā tad šie taisnīguma apsvērumi arī nāk iekšā līgumsodu funkcijās, un arī tiesu praksē ir dots referents uz šīm līgumsodu funkcijām. Bet praksē ar to nav tik viennozīmīgi, tīpaši, ja mēs runājam par līgumsodu apmēru. Proti, tas ir reducējis uz to, kā mēs aprēķinām līgumsodu apmēru un kā mēs viņu pamatojam. Jo bieži vien, kad tiek vilkti ārā jautājumi par to, kāpēc ir šāds līgumsodu apmērs un kāds ir pamatojums tieši šādam un ne savādākam līgumsodu apmēram, kā viņš ir aprēķināts, tad mēs nonākam līdz zināmām problēmu situācijai. Protams, ka mēs vienmēr varam mēģināt noteikt zaudējumu apmēru, ja mēs runājam par kompensējušo funkciju, bet mēs nevaram šo nosacīti īpatsvaru noteikt, ja mēs skatāmies uz zaudējumu uz līgumsodu preventīvo funkciju un sodošo funkciju. Tīpaši tiek runāts par to, ka civiltiesībās sodošajai funkcijai principā ir ierobežota loma, jo civiltiesību uzdevums nav varbūt sodīt civiltiesku attiecību dalībniekus, tad tas ir mazākā apmērā, bet jebkurā gadījumā mēs vienmēr varam jautāt, kā tad šis līgumsoda apmērs veidojas kopumā. Un, ja mēs runājam savukārt par patērētāju tiesībām, kur ar līgumsodiem ir šobrīd vislielākās problēmas, jāatzīst tā, tieši ņemot vērā patērētāju tiesību aizsardzības praksi un administratīvo tiesu praksi līgumsodu apmēru izvērtēšanā. Šeit ir varbūt nedaudz specifika, kā atšķirība no civillikuma vispārējā regulējuma. Viens no momentiem, kas ir ietverts patērētāju tiesību aizsardzības likumā, ir netaisnīgi līguma noteikumi, un tiek runāts par arī līgumsodu apmēru. Neproporcionāli liels līgumsods likuma izpratnē ir netaisnīgs līguma noteikums. Un kā tad mēs aprēķinām, un kas tad ir šie kritēriji, kā noteikt šo līgumsodu lielumu proporcionalitāti vai samērīgumu? Likums dod atsauci uz 2 faktoriem, uz radīto zaudējumu vai ņemot vērā citus apstākļus. Šie citi apstākļi nav skaidri norādīti. Un, ja mēs raugāmies uz patērētāju tiesību aizsardzības centra praksi, tad patērētāju tiesību aizsardzības centrs primāri koncentrējas uz zaudējumiem, faktiski mēģinot tomēr norobežoties no līgumsoda pārējām funkcijām. Es runāju šeit par prevencijas un sodīšanas funkciju, tad primāri izprot līgumsoda apmēru tikai caur zaudējumu apmēru. Un, protams, ka šeit ir arī jautājums par to, kāda ir patērētāju tiesību aizsardzības centra un administratīvās tiesas kompetence vērtēt līgumsodu samērīgumu, jo arī patērētāju tiesību aizsardzības likums vispārīgi pasaka, ka strīdus ar patērētājiem izskata vispārējās jurisdikcijas tiesas, bet noteiktos aspektos arī patērētāju tiesību aizsardzības centram un administratīvām tiesām ir iespēja piekļūt šī līgumsoda samērīguma vērtējumam, un tas ir arī praksē vērojams. Un turklāt arī augstākās tiesas senāts ir norādījis, ka
šis vērtējums samērīgumu var atšķirties. Vispārējais jurisdikcijas tiesas var sniegt savu vērtējumu līgumsodu samērīgumam, bet šāds vērtējums nav nozīmīgs administratīvajā strīdā attiecībā uz patērētāju aizsardzības likuma pārkāpumu. Tad gan patērētāju aizsardzības centrs, gan arī administratīvās tiesas tomēr var novērtēt atšķirīgi līgumsodu samērīgumu. Šī ir tāda viena no aktuālajām problēmām, kur diemžēl nav tāda tūlītēja risinājuma, bet mēs aicinām pievērst tam uzmanību, ka varētu rasties atšķirīgs viedoklis par līgumsodu apmēru. Tā, tas būtu viss. Es tālāk došu vārdu kolēģiem Mārai Veķerei. Labrīt! Paldies, Sandi! Un es turpināšu ar komercķīlas tiesības izlietošanas izaicinājumiem. Proti parunāsim par to, mazliet par to arī pat, kas ir pati komercķīla, bet vairāk par to, kas lasot likumu mums reizēm rada maldīgu priekšstatu par to, cik lielu drošību mēs varam sagaidīt no komercķīlas. Tātad komercķīla primāri tā ir ķīlas tiesība, kas ir definēta civillikuma 1278. pantā, tiesību uz svešu lietu, kas kreditoram dod tiesības nodrošināt viņu prasījumu tādā kārtā, ka viņš no šī prasījuma var dabūt samaksu. Tātad ķīlas mērķis ir ļoti praktisks un taustāms, viņam būtu tādam jābūt, samaksas saņemšana. Un komercķīlu var nodibināt uz kustamu mantu. Šī manta var būt ķermeniska vai bezķermeniska. Ķermeniskas mantas varētu būt iekārtas, aprīkojumi, instrumenti, preču krājumi, grants karjers, izstrādāts, neizstrādāts, graudi, jebkas. Savukārt bezķermeniskas lietas, tās populārākās bezķermeniskās lietas, kas kalpo kā komercķīlas, ir prasījuma tiesības un arī kapitāla daļas vai akcijas. Tā būtiskākā atšķirība no parastās ķīlas, jeb rokas ķīlas, ir tāda, ka komercķīlas gadījumā ķīlas priekšmets nav un netiek nodots ķīlas ņēmējam. Tātad viņš paliek ķīlas devēja, jeb sauksim viņu par parādnieku, viņš paliek lietošanā, un tātad, ja mēs ieķīlājam, darbojošu uzņēmuma ražošanas iekārtas vai autoparku vai jebkādas citas lietas, aprīkojums, uzņēmums var turpināt darboties un komercdarbība netiek kavēta, un tas ir atkal veids, kā var tikt pie finanšu līdzekļiem, lai, teiksim, šo te parādu nolīdzinātu un komercķīla nebūtu jārealizē. Komercķīla specifiski ir nodibināma ne tikai uz atsevišķu kustamo mantu, kā piemēram vienu konkrētu mēbeli vai vienu konkrētu automašīnu vai vienu konkrētu iekārtu, bet ir iespējams arī nodibināt komercķīlu uz lietu kopību. Lietu kopība šajā gadījumā būs, piemēram, iekārtu kopums, kas pieder kādam uzņēmumam, teiksim, kas ir nepieciešams visas kaut kāda ražošanas procesa norisei. Varbūt tās būs, mēbeles kā kopība, teiksim, nevis vai nu tā ir mēbeļu iekārta, vai tā ir, teiksim, veikala aprīkojums, ka tur ir specifisks šīs te plauktu sistēmas, vitrīnas un tam līdzīgi. Varbūt tā ir kolekcija, tad arī kolekcijā netiks ieķīlāts katrs priekšmets atsevišķi, bet kā kopība. Un trešā lieta, kā komercķīla var ieķīlāt visu juridiskās personas mantu, nespecificējot, kas tad tajā ietilpst. Komercķīlā ir arī izņēmumi, kas nevar būt par komercķīlas priekšmetu. Pirmais un galvenais, tas ir nevar būt nekustamais īpašums, arī ne kuģi,
arī nefinanšu līdzekļi un finanšu instrumenti un dažas citas lietas, kas ir uzskaitītas likumā. Savukārt, tur, kur ir minēta, ja tiek apķīlāta lieta kopība vai juridiskās personas manta, tad, kas arī faktiski ir lieta kopības veids, tad tiek domāts, ka šajā kopībā ietilpst gan esošās, gan nākamās sastāvdaļas, ja vien nav skaidri redzams, kad ir bijis cits nodoms līdzējiem. Un tas nozīmē, ka ja šai mantai rodas pieaugums, pieņemsim tās pašas minētās jau ražošanas iekārtas tiek papildinātas, uzlabotas, tad šis te pieaugums arī skaitās uzreiz automātiski apķīlāts. Vai ar to ir tik vienkārši praksē, par to droši vien runāsim tālāk. Vēl mazliet par ķīlas devēju komercķīlas gadījumā. Primāri komercķīlas devējs ir komersants vai cita juridiska persona, un tas attiecas primāri uz ķermeniskām lietām, kuras nav reģistrētas, tātad uz kaut kādām fiziskām lietām, kas pieder komersantam. Fiziska persona nevar ieķīlāt savu grāmatu kolekciju, fiziska persona nevar ieķīlāt savu, guļamistabas iekārtu kā lietu kopumu. Fiziskai personai nav šāda tiesība. Savukārt, fiziska persona var dot komercķīlu, tad fiziska un jebkura cita persona. Uz reģistrācijai pakļautām lietām, kā arī uz uzņēmumu kā lietu kopību, pajām un obligācijām. Reģistrācijai pakļautās lietas ir uzskaitītas likumā, tās jūs redzat šeit uz ekrāna, vispopulārākā droši vien transporta līdzekļi, kuģošanas līdzekļi, izņemot kuģus, lidaparāti, pamatkapitāla daļas un akcijas, arī ganāmpulki un citas lietas, bet tās visas jūs varat izpētīt šajos sīkāk šajos slaidos vai arī skatīties likumā. Komercķīlām ir arī nedaudz īpatnības, uz kurām es vēlētos vērst uzmanību. Tātad komercķīlu nodibina ar līgumu vai uz tiesas sprieduma pamata. Līdzīgi tāpat kā hipotēku var nodibināt uz tiesas sprieduma pamata, tādā veidā var nodibināt arī komercķīlu, bet šie ir mazākie gadījumi, mazskaitlīgākie no visiem, tāpēc pamatā es runāšu par komercķīlām, kuras tiek nodibināts ar līgumu. Tad, kad šis līgums tiek slēgts, puses ir tiesīgas pielīgt, ka ieķīlāto mantu var pārdot bez izsoles. Tātad, kas to var darīt? To var darīt ķīles ņēmējs, jeb kreditors. Kā tas darbojas praksē? Tas ir cits stāsts, arī par to mazliet vēlāk runāsim, bet šāda tiesība ir paredzēta, un tā ir viena no lietām, kas padara komercķīlu vismaz uz papīra, vismaz likuma ietvaros visnotaļ pievilcīgu, jo tas sola ātrāku un vienkāršāku ķīles realizāciju. Tad trešais aspekts, kam es jau pieskāros, tātad nav nepieciešama ķīles nodošana ķīlesņēmēja valdījumā, un tas ir tas galvenais komercķīles bonus. Gan ķīles ņēmējiem ir mazāk problēmu, viņam nav izdevumu, nav jārūpējas par ķīles uzglabāšanu, apsardzību un tā tālāk, gan arī īpašnieks var turpināt ķīlu lietot. Un vēl viens aspekts, kas jāņem vērā, ka uz vienu un to pašu priekšmetu var nodibināt vairākas komercķīles, arī gluži tāpat kā hipotēkas, uz vienu īpašumu mēs varam uzlikt vairākas hipotēkas, un viņām arī tiek piemērotas kārtas. Tātad, kurš pirmais ir kreditors reģistrējis savu komercķīlu, tas ir uzskatāms par augstākas kārtas kreditoru un bauda dažādas priekšrocības. Cik noderīga ir šī te vairāku komercķīlu reģistrēšanas vienu priekšmetu, to mēs arī šim jautājumam šodien pieskarsimies. Un tagad esam nonākuši līdz komercķīles tiesības izlietošanai. Tātad ir noticis kaut kāds
slikts gadījums. Protams, ir iestājies nosacījums, ka parāda samaksas termiņš ir nokavēts. Tīši, netīši nav būtiski un nav arī svarīgi, lai būtu nokavēts viss parāda samaksas, viss parāds būtu jau kā parāds, proti, ja parāds ir bijis sadalīts termiņos un katru brīdi ir bijis jāmaksā kāda noteikta summa, tad arī jau ar pirmo termiņu nokavējumu ir pietiekami, pirmā maksājuma nokavējumu, lai kreditoram būtu iespējams rīkoties ar komercšķīli. Un ar komercšķīli ir iespējams rīkoties 3 veidos pēc likuma. Praksē mazliet varbūt atšķiras. Pirmais rīcības veids ir tiesība pārņemt valdījumu uz komercšķīles priekšmetu un šo mantu pārdot. Otrais variants, ja valdījums nav pārņemts, tad ir iespējama saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšana, kas principā nozīmē tiesvedības procesu, civilu procesa likumā speciāli noteiktajā kārtībā un pēc tam piedziņas procesu pie tiesu izpildītāju. Un savukārt trešais variants, ja ir bijusi nodibināta komercšķīles tiesas nolēmuma pamata un ir parāda samaksas termiņš nokavēts, tad tiesas posms ir izlaižams un var vērsties tieši pie tiesu izpildītāja. Taču šeit problemātiskākais aspekts ir tieši jautājumā par valdījumu pārņemšanu un mantas pārdošanu, ko būtu jāvar realizēt pašam ķīles ņēmējam, un šis aspekts ir visnotaļ miglaini, nepilnīgi aprakstīts likumā, un par tā praktisku piemērošanu ir daudz jautājumu, varbūt pat vairāk reizēm nekā atbilžu. Viena lieta, uz ko vērš jūs uzmanību, tātad, ja ir vairākas komercšķīles, tad šis gan ir tāds mans diezgan brīvs kopsavilkums, jo katrā gadījumā tur ir noteikti mazliet citādi, bet tā būtība ir viena. Zemākas kārtas ķīles ņēmējs varēs pārdot komercšķīli tikai tad, ja naudas pietiks pirmajiem, tā kā augstākas kārtas ķīles ņēmējiem un pārdošanas izdevumiem. Tātad, ja jūs esat otrais vai trešais komercšķīles ņēmējs, komercšķīla nevienmēr ir finansiāli ļoti vērtīga, reizēm parāds pārsniedz komercšķīles apmēru, tad ir otrajam vai trešajam kreditoram vai turpmākiem kreditoriem ir visnotaļ ierobežotas iespējas kaut kā aizstāvēt savas tiesības, kamēr pirmais nodrošinātais kreditors vai nu saņem savu izpildījumu, un tāpēc viņam neinteresē šo ķīlu pārdot, vai arī varbūt šeit var arī parādīties kaut kāda negodprātības no pirmā kreditora un parādnieku puses. Atcerēsimies arī, ka komercšķīles ir cedējams, tātad parādu ir iespējams pārvest, vai vismaz komercšķīli iespējams pārvest, un tādā veidā negatīvi aizskar turpmāko nodrošināto kreditoru tiesības. Un, lai saprastu, kā vispār komercšķīle ir realizējama, piedāvāšu nelielu schēmu, ar kuru izvedīšu jūs cauri dažādiem labirintiem, kas beigās jums tas redzējums par komercšķīles realizāciju, es domāju, stipri vienkāršosies un reducēsies. Tātad komercšķīles pārdošana faktiski ir atkarīga tas veids, ir atkarīgs no tā, vai uz komercšķīlu ir pārņemts valdījums vai nav pārņemts valdījums. Un kaut gan likums pieļauj pārņemt valdījumu un neierobežo, kad to varētu darīt vai kad to nevarētu darīt, tomēr praksē pastāv situācija, ka valdījumu ir vienkāršāk nepārņemt vai tas ir reizēm vienīgais veids, ko ir iespējams izdarīt. Jo minēšu dažus piemērus. Pirmkārt, valdījumu nevar pārņemt uz bezķermeniskām lietām. Tātad, ja komercšķīles priekšmets ir kapitāla daļas vai
parāda saistības, prasījuma tiesības šādā gadījumā valdījumu pārņemt īsti nevarēs, jo tas vien, ka ja jūs turēsiet, pieņemsim to fiziski to līgumu, papīra līgumu, no kura jums izriet prasījuma tiesības, tas vien nenozīmē, ka ir pārņemts valdījums. Uz bezterminisku lietu valdījums nav iespējams. Savukārt uz ķermeniskām lietām valdījuma pārņemšana faktiski ir iespējama tikai tad, ja parādnieks, jeb ķīlas devējs ar jums sadarbojas. Pretējā gadījumā ir gan neiespējami zināt, kur tad manta faktiski atrodas, piemēram, ja tas ir transporta līdzeklis, vai arī kā tad viņu pārņemt, patvarība, respektīvi, nezinu, ielaušanās vai mantas sagrābšana, viņa nav paredzēta, bet likums arī nenoteica nekādu citu pieņemamu variantu, kā šī te valdījuma pārņemšana varētu notikt. Ja būs ieķīlāts uzņēmuma, teiksim, aprīkojums, kaut kādas iekārtas, varbūt veikalā preču krājumi vai tam līdzīgi, diez vai būs iespējams vienkārši ierasties, uzrādīt darbiniekiem līgumu un teikt tā, mums ir tiesības pārņemt valdījumu, līgumu un likumu. Mums ir tiesības pārņemt valdījumu, tagad mēs visus plauktus krāmēsim ārā vai šīs te mašīnas vedīsim prom. Iekārtas, pieņemsim kaut kādas. Tur var būt apsardze, tur var būt slēgtas telpas, dažādi fiziski šķēršļi, arī juridiski tas ir tā visnotaļ neskaidri, kā tad šo te valdījumu pārņemšanu noformēt. Līdz ar to lielākajā daļā gadījumu komercķīlas faktiski ņemšana ķīlas ņēmēja varā, viņa diez vai notiks. Savā ziņā tas ir vienkāršāk, jo, ja valdījums nav pārņemts, tad lietu ir iespējams pārdot ar tiesas starpniecību, un tas ir jau manā minētajā civilprocesa likuma sadaļas kārtībā par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu. Kas ir diezgan vienkāršs veids, kā nonākt līdz izpildu dokumentam, pēc tam vērsties pie tiesu izpildītāja, un tālāk jau ir civilprocesa likuma sadaļa, kuras kārtībā tiesu izpildītājs var aprakstīt mantu, tur ir paredzēta piespiedu līdzekļi, kā var iekļūt telpās, kā var noskaidrot mantas sastāvu, kur tā atrodas, nodrošināt tās pārreģistrāciju pēc pārdošanas, ja tā ir reģistrētā manta, un tam līdzīgi. Tā kā šis variants kaut kādā ziņā ir drošāks pat, savukārt šeit es vēlos kā atvērtu jautājumu atstāt to, kas notiek, ja jums ir jāpārņem valdījums vai jāpārdod manta kā kopums, vai uzņēmuma visa manta vai lietu kopums. Jo šādā gadījumā faktiski jūs pat nezināsiet, kas ietilpst šajā lietu kopumā, un ar tiesas starpniecību arī būs diezgan grūti to pārdot, jo iespējams, ka nekādas mantas uz to brīdi vairs nav. Bet labi, šobrīd pāriesim pie otras sadaļas. Ja valdījums tomēr ir pārņemts, pieņemsim, ka parādnieks ir sadarbojies, ir nodevis šīs te valdījuma tiesības, viss ir tik tālu beidzies labi. Tādā gadījumā ir iespēja iestājās tāda sadaļa, kas likumā saucās pārdot bez tiesas starpniecības. Un bez tiesas starpniecības lietas var pārdot divos veidos. Var pārdot bez izsoles, ja īpaši šādas tiesības ir tikušas pielīgtas. Tātad tas būs tikai tajā gadījumā, ja puses par to tiešā tekstā būs vienojušās līgumā. Šajā gadījumā arī ir jādomā par to, kā tad šo mantu varēs realizēt, kas varētu būt tās personas, kas vēlēsies mantu pirkt, kā šo pārdošanu izsludināt, kā noteikt vērtību, jo te ir likums uzliek pienākumu
komercķīlas ņēmējiem ieķīlāto mantu pārdot par visaugstāko cenu, kāda ir iespējama pārdošanas laikā. Tas nozīmē, ka šeit nav iespējams, teiksim tā, atdot par sviestmaizi, jo šādu cenu ķīlas devējs noteikti var apstrīdēt. Un tad pārdevējiem būs jāpamato tās cenas pamatotība. Tādā ziņā izsoles gadījumā tiek jau uzreiz pieņemts, ka izsoles rezultātā tiek sasniegta maksimāli iespējamā cena, un tāpēc cenas apstrīdēšana tur nav paredzēta, un pārdevēja riski ir daudz mazāki. Savukārt izsole attiecībā uz pārdošanu bez tiesas starpniecības, bet izsolē likums nosaka, ka tas notiek pēc civila likuma 2073. Un turpmākajiem pantiem. Un šeit sākas diezgan grūti saprotama situācija, jo ne civila likums tā tieši nepasaka, kādā veidā tad šī manta būtu pārdodama, ne arī tālāk referējot uz civila procesa likumu. Iziesim tūlīt cauri pa soļiem. Tātad izsole, civila likums paredz divas iespējamās izsoles – labprātīgo izsoli un piespiedu izsoli. Labprātīgā izsole var notikt privāti vai tiesas ceļā, un savukārt gan piespiedu izsole, gan tiesas ceļā rīkotās izsoles atbilstoši likumam notiek pēc civila procesa likuma noteikumiem. Savukārt labprātīgā vai piespiedu izsole, tas ir jāskatās no lietas īpašnieka viedokļa. Savukārt lietas īpašnieks, tātad ķīlas devējs, šeit vienmēr būs piespiests pārdot šo mantu, jo mēs runājam par to, ka komercķīla tiek realizēta. Tātad piespiedu kārtā kreditors vēlas saņemt savu apmierinājumu. Tādējādi faktiski es domāju, ka par labprātīgo izsoli šeit īsti runāt nevar, un tādēļ arī labprātīgā izsole manā piedāvātajā schēmā ir pelēka kā neaktīva. Tad atliek valdījuma pārņemšanas gadījumā bez tiesas starpniecības faktiski izsolē var pārdot tikai piespiedu izsolē, tas nozīmē tiesas ceļā, un tas nozīmē civila procesā noteiktajā kārtībā. Savukārt, kas tad ir civila procesā noteiktā kārtība? Civila procesā faktiski ir noteiktas 3 iespējamās kārtības, kura neviena līdz galam neatbilst tam, kas ir nepieciešams šajā procesā. Civila procesā likumā ir minēta saistība bezstrīdus piespiedu izpilde. Tas, ko mēs jau minējām pie gadījuma, kad valdījums nav pārņemts, un tas nozīmē, ka tā procedūra varētu būt tieši tāda pati. Otrs instruments, kas ir minēts civila procesa likumā, ir labprātīga pārdošana tiesas ceļā, taču tā uz komercķīlām neatiecas, tā attiecas tikai uz nekustamo īpašumu. Tātad komercķīlām šāda pārdošanas kārtība nav paredzēta. Un vēl civila procesa likumā ir izsoļu noteikumi, kas ir paredzēti tiesu izpildītājiem veicot piespiedu izpildi. Un savukārt, ņemot vērā, ka ķīlas ņēmējs, tas, kas ir kreditors, kurš realizē savas tiesības, nevar pilnībā šo sadaļu izmantot tikai tāpēc, ka viņam nav tādas varas un tiesību, kādas ir tiesu izpildītājiem, tad arī šī sadaļa faktiski pilnībā nav līdz galam izmantojama. Un mēs nonākam pie secinājuma, ka visreālākais, visrealistiskākais veids, kā realizēt komercķīlu, ir vai nu saistība bezstrīdus piespiedu izpildīšana, vai arī lietas pārdošana bez izsoles, bet tas ir tikai pie nosacītiem gadījumiem. Dosimies tālāk. Kas vēl ir tie aspekti, kas būtu jāņem vērā, dibinot komercķīlu? Es jau minēju, ka ja ir ieķīlāta visa manta, tad to var pārdot tikai visu kopumā.
Tas attiecas gan uz lietu kopības pārdošanu, gan arī uz uzņēmumu visas mans pārdošanu. Tas nozīmē, ka pat, ja ir kādam konkrētam priekšmetam, kas ietilpst šajā mantas kopumā, ir atsevišķs pircējs, vai to pārējo mantu šķiet, ka nevar pārdot un to vienu var, tad jebkurā gadījumā šāda sadalīšana nav iespējama. Ja kaut kas ir ticis apķīlāts kā kopums, tas ir pārdodams tikai kā kopums par vienu konkrētu cenu. Arī ir tiesas spriedums, kurā tiesa pasaka, ka tas vien, ka prasījuma tiesību realizācijai, ja prasījuma tiesības ir tikušas ieķīlāts, ir paredzēta īpaša kārtība, tas nenozīmē, ka prasījuma tiesības var izņemt ārā no visas mantas kopuma, ja tās ir tikušas apķīlātas kā kopums. Un tas nozīmē, ka arī uz šo te speciālais regulējums attiecās uz ķīles priekšmetu pārdošanu tikai tad, kad konkrētais ķīles priekšmets ir ieķīlāts atsevišķi, kā viens atsevišķs priekšmets. Likumā ir arī noteikta uzņēmuma vai pastāvīgas daļas ieķīlāšanas iespēja un pārdošana, mēģinot pārdot uzņēmumu kā funkcionējošu kopumu. Doma ir, protams, ārkārtīgi laba, ar domu, ka tādā veidā ir iespējams saņemt lielāku naudas summu par darbojošu uzņēmumu. Diemžēl ir jāsacina, ka uzņēmums kā darbojošs kopums ir daudz kas vairāk, ne tikai tas, ko var ieķīlāt pēc komercķīles noteikumiem. Un komercķīlā nekādā gadījumā neietilpst nekustamais īpašums, neatkarīgi no tā, vai viņš pieder šim konkrētajam uzņēmumam, vai tas tiek nomāts, īrēts, telpas, kapitāla daļas un akcijas uz šo uzņēmumu kā darbojošu kopumu viņu var apķīlāt un viņu var pārdot, taču kontroli pār šo uzņēmumu jau jebkurā gadījumā paliek kapitāla daļu īpašnieku rokās. Tāpat uzņēmumā neietilpst uzņēmumu noslēgtās līguma attiecības, nedz ar piegādātājiem, nedz ar darbiniekiem, nedz jau minētās telpu nomas, piemēram, kas ir nepieciešams pašu uzņēmumu vajadzībām. Neietilpst personāls, neietilpst publiskās tiesības, piemēram, ja uzņēmums nodarbojas ar kādu komercdarbību, kam ir nepieciešama speciāla atļauja vai licence, tad arī šīs lietas nevar ieķīlāt un nevar pārdot kā vienot veselumu. Līdz ar to faktiski jau pārdodot uzņēmumu kā funkcionējošu kopumu, nekas funkcionējošs tur galā īsti nesanāk. Tie ir tikai lietu aktīvi un prasījuma tiesības, ko ir iespējams pārdot. Savukārt, ja ir vairākas komercķīles nodibinātas, un tad jebkuram komercķīles ņēmējam, kas vēlas realizēt komercķīlu, pārdodot ir jāieceļ depozitārijas. Tas ir speciāla persona, ko komercķīles likums noteic. Par depozitāriju var būt kredīti iestādes, zvērnāts revidents, zvērnāts advokāts, tiesu izpildītājs, vai arī viens no komercķīles ņēmējiem, ja visi ņēmēji tam piekrīt. Bet šajā gadījumā prakse rāda, ka tādu depozitāriju atrast kādu, kurš uzņemtos reāli rīkoties ar komercķīles mantu, proti to atrast, pārdot, nodrošināt, lai par to tiek saņemta visaugstākā cena, un pēc tam sadalīt naudu. Šādu personu atrast ir ļoti grūti. Latvijā būtiski trūkst pieredzes šādai rīcībai, un tāpēc komercķīles likuma normas, kas attiecās uz depozitāri iecelšanu, uz ķīles pārdošanu, ir diezgan nedzīvas. Iespējams, ka ar kādiem papildinājumiem tās varētu uzlabot, bet pašlaik tas nav
Tas tā praksē nenotiek. Un tāpat jāvērš uzmanība uz to, ka zemākas kārtas komercšķīles pārdošanas iespēja, diemžēl, ir visai apšaubāma, jo, kā jau es iepriekš minēju, gan tajās situācijās, kad komercšķīlu realizē tiesu izpildītājs, gan arī tajos gadījumos, kad komercšķīles ņēmējs varētu pats mēģināt realizēt, tad jebkurā gadījumā ir jāsaņem augstākas kārtas, vai nu ir jāsaņem augstākas kārtas komercšķīles ņēmēja piekrišana ķīles pārdošanai, vai arī ķīles pārdošana ir atļauta tikai tajā situācijā, kad naudas līdzekļu ir zināms, ka pietiks, ko apmierināt vismaz visus iepriekšējos ķīles ņēmējus. Un tas reizēm mēdz būt ļoti izaicinoši. Un nobeigumā, lai viss nešķistu tik varbūt drūmi, vairāki aspekti, kas būtu jāapsver vai jāņem vērā, lai komercšķīle tomēr kalpotu savam mērķim un nodrošinātu prasību, un kreditors varētu patiešām saņemt no tās apmierinājumu. Tīri no prakses aicinu vienmēr izvēlēties komercšķīlu, ja to var saņemt kā pirmās kārtas komercšķīlu. Ar šīm komercšķīlām problēmu ir vismazāk, arī ar reģistrētām lietām droši vien problēma ir vismazāk. Bet jebkurā gadījumā arī nereģistrētas lietas, protams, nevar apgalvot, ka tās ir bezjēdzīgas, tomēr ieķīlājot, ņemot komercšķīlu uz mantas kopumu vai uz uzņēmumu kā mantas kopumu, tomēr būtu ieteicams iepriekšēji mazliet vienoties vai sastādīt vismaz sarakstu uz to brīdi, uz ķīles līguma slēgšanas brīdi, kas tad ietilpst šajā sarakstā, lai būtu saprotams, kas būs tas ķīles priekšmets un kāda varētu būt tā vērtība. Otrais mans ierosinājums, ieteikums būtu apsvērt ķīles faktisko vērtību un tās potenciālos pircējus. Tas ir sevišķi gadījumā, ja kreditors vēlas pats pēc tam pārdot ķīlu un nevēlas izmantot šo tiesas starpniecību. Kas tad varētu būt tā vērtība un vai un kas būs pircēji, cik iespējami būs to realizēt, jo, piemēram, pieņemot kā komercšķīlu kapitāla daļas, protams, tās var ieķīlāt, bet ir jāskatās, vai šīs sabiedrības ir funkcionējošas un vai tās nav vienkārši virkne ar tukšiem nosaukumiem, kurus pēc tam tās kapitāla daļas pārdot būs visnotaļ neiespējami. Trešais mans ieteikums būtu izvērtēt, vai ir nepieciešama, vai tas kalpo mērķim sakopot vairākas komercšķīles liela aizdevuma nodrošināšanai. Jo, kā jau es minēju, katra atsevišķa komercšķīle būs, it sevišķi, ja tā nav pirmās kārtas komercšķīle, viņai būs jānodrošina visas prasības faktiski. Un, ja uz šo lietu jau būs vērsts kāds cits prasījums, kāds pirmās kārtas komercšķīle, tad ar šo naudu visticamāk nepietiks pat ne šai pirmās kārtas komercšķīlai, kur nu vēl nākamajām. Un pēdējais varbūt aicinājums būtu apsvērt komercšķīles priekšmetā pārņemšanas un pārdošanas iespēju, kāds praktiski varētu tikt realizēts, kā to varbūt paredzēt līgumā vai iespējams atrunāt, kā būtu jārīkojas vienai vai otrai pusē, kādi dokumenti vai paziņojumi jāsūta, vai arī kur šīs lietas atradīsies, lai mazliet sev vairāk pasargātu. Es saprotu, ka jautājumu varbūt, ka ir šobrīd vairāk nekā atbilžu par manis minēto, bet tas man šobrīd viss uzdevums bija pieteikt problēmas, vērst jūsu uzmanību uz tām. Šobrīd es dodu vārdu savam kolēģim Arturam. Paldies! Labdien visiem klausītājiem un skatītājiem! Paldies Sandim un Mārai! Man ir tas prieks pārņemt stafetes kociņu un ar šo
iedomāto kociņu rokās, tad varēšu jums pastāstīt par tādu interesantu sarunas tēmu, kā pirmā pieprasījuma garantija. Vēl uzreiz pabrīdināt, ka vēl pavisam nesen, janvāra izskaņā, man bija tas prieks un gods prezentēt šo tēmu ikgadējā publisko iepirkumu konferencē. Ja kāds no jums iemanījās šajā konferencē piedalīties un noklausīties prezentāciju, tad varat sevi lieki neapgrūtināt un nodoties varbūt citām darīšanām. Bet, protams, ir arī iespēja vēlreiz noklausīties, jo, kā zināms, atkārtošana ir zināšana. Varbūt arī kaut ko jaunu arī atklāsiet otrreizējas noklausīšanās. To tad arī redzēsim. Jā, bet aiziet par sarunas tēmu – garantija. Kā zināms, daudzi iesaistās civiltieskās līguma attiecībās, bet, diemžēl, netik daudz pienācīgi pilda savas līgumiskās saistības. Bēdīgi, bet fakts. Šī iemesla dēļ vēlams vienmēr pirms kādu līgumisku saistību uzņemšanās un līguma noslēgšanas un pienācīgi novērtēt šo saistību neizpildes riskus un rast risinājumus. Un kā viens no risinājumiem, lai sevi pasargātu, tas ir saistību pastiprinājums. Un par šādu saistību pastiprinājumu ir uzskatāma garantija. Interesanti, bet civillikumā nav nostiprināts garantijas jēdziens, bet toties ir galvojums, kas līdzīgi kā garantija ir saistību pastiprinājums, ar kuru var tikt apmierināts kreditoru prasījums kādas saistības neizpildes gadījumā. Juridiskajā literatūrā ir arī atzīts, ka garantija un galvojums pie noteiktiem apstākļiem var tikt uztvert kā sinonīmi. Tomēr te ir svarīgi pasvītrot, tas ir tikai pie noteiktiem atsevišķiem apstākļiem, jo patiesībā šie ir divi savstarpēji nošķirāmi tiesību institūti, ja? Un patiesībā vairākos gadījumos garantijai ir iespējams konstatēt atšķirīgas no galvojuma pazīmes. Pieņemsim patstāvīgas saistības raksturs. Tas nozīmē, ka tādās attiecībās, kur ir 3 personas iesaistītas, garantija saglabās savu spēku tad, kad tā saistība, kuras sakarā nodibināta garantija, zaudē savu spēku. Tāpat atšķirība uz garantiju konstatējumu saistībā ar iesaistīto personu skaitu. Proti, galvojumos, kā zināms, klasiskā modelī mums ir 3 personas, ja, tā kā respektīvi ir persona A, galvenieks, kas galvo par personas B, debitora, saistībām attiecībā pret personu C, tas ir kreditoru. Un garantija, viņa, protams, var pastāvēt arī šādā attiecību modelī, kad mums ir 3 personas, bet tas ir nevienmēr un neobligāti, jo patiesībā garantijas var pastāvēt, piemēram, arī divpusējās attiecībās, kad starp garantijas devēju un garantijas saņēmēju. Un tur var būt nekādas saiknes ar kādu trešo personu vai viņas saistību izpildi. Garantijām ir dažādi veidi. Viens no šiem veidiem, protams, ir bankas garantijas. Ar bankas garantiju ir saprotama kredītiestādes apņemšanās izmaksāt noteikti naudas summu garantijā norādītai personai. Tas ir labumu guvējiem. Un itin bieži tas ir darāms apstākļos, kad attiecībā pret šo labumu guvēju radušās parāda saistības kādai citai personai, kurai savukārt ar kredītiestādi ir līgumiskas attiecības. Parasti tas ir kredītiestādes klients. Un konkrētais maksājums ir izdarāms pēc šī labuma guvēja pieprasījuma saņemšanas. Un šāds pieprasījums var tikt salīdzinoši ātri apmierināts, jo sevišķi gadījumos, kad debitora naudas līdzekļi ir noguldīti kredītiestādē, un tad attiecīgi šie līdzekļi tiek izmantot arī garantijas summas izmaksai. Bankas garantijas itin bieži tiek izsniegtas kā pirmā pieprasījuma garantijas. Un te gan, protams, ir svarīgi uzsvērt, ka kredītiestādes nebūtu nav vienīgās, kas šādas garantijas var izsniegt, bet par to, protams, parunāsim drusciņ vēl. Pirmā pieprasījuma garantijas gadījumā garantijas devējs apņemas izmaksāt šo noteikto naudas summu pēc pirmā pieprasījuma saņemšanas. Tas nozīmē, garantijas devējs viņš nevar īstenot prasības vai aizstāvības tiesības debitoru vietā. Un viņam ir pienākums izmaksāt šo summu labumu guvējam, ja pieprasījums ir izdarīts vajadzīgā formā, vietā un laikā.
Proti, ja pieprasījums ir atbilstoši garantijas noteikumiem. Tātad, paturot prātā iepriekš minēto, pirmā pieprasījuma garantija ir iespējams izdalīt vismaz 3 ieguvums labumguvējiem. Tātad, pirmkārt, tas ir tas bezstrīdus raksturs. Proti, garantijas summa tiek izmaksāta pēc pieprasījuma, bez vajadzības pierādīt, ka debitora saistības nav izpildītas vai ka ir bijis pārkāpums. Otrakārt, tā ir atvieglota un pātrināta kārtība labuma saņemšanai. Proti, garantijas summa tiek izmaksāta nekavējoties pēc pieprasījuma saņemšanas, vienīgi pārbaudot pieprasījumu atbilstību formālajām prasībām, kas, protams, prasa salīdzinoši mazāku laika periodu. Un trešais iegūms ir patstāvīgas saistības raksturs. Respektīvi, garantija saglabā savu spēku arī gadījumā, ja spēku zaudējusi saistība, kuras sakarā garantijas saistība tika nodibināta. Jo viņa zaudē savu spēku. Respektīvi, tad paturot prātā šos visus labās priekšrocības, kāds ir garantija, protams, garantija tiek novērtēta daudzās un dažādās jomās. Tā skaitā arī publiskajos iepirkumos. Jo, kā zināms, pasūtītājs, piemēram, rīkojot publisko iepirkumu procedūras vai darbojoties iepirkumu līguma izpildes ietvaros, viņš saskars ar daudziem dažādiem riskiem. Pieņemsim, pretendents atsauc vai groza savu piedāvājumu. Vai arī iepirkumā uzvarējušais pretendents neparaksta iepirkumu līgumu, neuzsāk darbus, neievēro termiņu vai citādā veidā nepild uzņemtās saistības. Paturot prātā šos riskus un vēloties šos riskus novērst, protams, viens no aizsardzības līdzekļiem pret šiem riskiem, tas var būt tieši arī pirmā pieprasījuma garantijas institūts. Pirmā pieprasījuma garantijas gadījumā pasūtītājiem ir vienīgi jāiesniedz tāds pieprasījums, kas atbilst garantijas noteikumiem. Piemēram, rakstveidā noformēts pieprasījums, kurā norādīta pretendenta, ja piegādātāja pārkāpums. Piemēram, iepirkuma prasību vai līguma saistību neizpildu. Savukārt garantijas devējs, viņš nevar īstenot prasības vai aizstāvības tiesības kreditoru vietā, un viņam ir jāizmaksā garantijas summa. Turklāt praksē šādas summas tiek izmaksātas salīdzinoši pātrinātā kārtībā. Publiskajos iepirkumos nereti tiek paredzēta iespēja pretendentam iesniegt nevien kredītiestādes izsniegt bankas garantiju, bet arī apdrošinātāji izsniegtu pirmā pieprasījuma garantiju, kas ir noformēta apdrošināšanas polises formā. Un paredzot iespēju iesniegt šādu apdrošinātāju polisi, praksē ir tā, ka pasūtītājs mēdz to nenošķirt no bankas garantijas un uzskatīt, ka šīs abas garantijas ir viens veids, pirmā pieprasījuma garantija, kuras mērķis un darbības noteikumi pasūtītāja izpratnē ir līdzīgi. Šāda vienāda pieeja attiecībā pret kredītiestādes un apdrošināšanas sabiedrības izsniegtām garantijām, protams, nav tikai publisko iepirkumu jomā, bet arī vairākās citās jomās. Apdrošinātāja izsniegtas garantijas, viņas ir pievilcīgas. Protams, viņas ir pievilcīgas, jo salīdzinot ar bankas garantijām, tās ir lētākas un vieglāk pieejams. Un šeit sākas sāpīgākā daļa, jo nevienmēr labāks ir tas, kas ir lētāks un vieglāk pieejams. Ir gadījumi, protams, kad apdrošinātājs bez nepamatotas kavēšanās, bez zaudējuma iestāšanās faktu konstatēšanas apmierina pasūtītāju prasījumu izmaksāt garantijas summu. Tādi gadījumi ir. Bet ir arī gadījumi, līdzīgos apstākļos apdrošinātājs atsakās izmaksāt garantijas summu. Un bieži vien tas ir gadījumos, kad pasūtītājs garantijas pieprasījuma brīdī, kad pasūtītājiem viņam šajā pieprasījuma brīdī vēl nav iestājušies zaudējumi. Ko šādos gadījumos saka apdrošinātājs? Mīļo pasūtītāji, lūdzu paskatieties apdrošināšanas līguma likumu 31. panta
2. daļas 1. punktu. Šī norma noteica, ka apdrošinātājiem nav tiesība bez pārliecināšanās par apdrošinājumu riska iestāšanos un zaudējumu apmēru pieņemt lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu. Tātad nav vairs nekāda pirmā pieprasījuma. Ir rūpīga apstākļu pārbaude, kas, protams, var prasīt laiku. Plus nosacījums konstatēt zaudējumu iestāšanās faktu. Un kamēr jūs kā pasūtītājs neesat iesniedzis zaudējums apstiprinošs pierādījums, tikmēr prasījums nevar tikt apmierināts. Turklāt, kamēr jūs apjucis domāsiet par apdrošinātāju pirmo aptrunu, apdrošinātājs varēs vēl papildus jums piebilst. Mīļo pasūtītāji, lūdzu, necentieties celt iebildumus pret zaudējumu pierādīšanas nepieciešamību. Paskatieties apdrošināšanas līguma 27. pantu 2. daļu, kas ierobežo pašvaldītāju iespējas celt iebildumus pret apdrošinātāju jautājumā par nepieciešamību pierādīt zaudējumu iestāšanos. Pasūtītājs, kurš saņems apdrošinātāju atteikumu izmaksāt garantijas summu pēc pirmā pieprasījuma, šādu nostāju, protams, viņš var viņu kritiski vērtēt. Un turklāt nevajag kautrēties. Šo kritiku nevajag turēt pie sevis, bet skaidri paust apdrošinātāju. Kritikas pamatošanai vispirms var atzīmēt, ka apdrošinātājs piemēro tikai gramatisko interpretācijas metodu un skata sistēmiski tikai apdrošināšanas līguma noteikumus. Neņemot vērā tiesisko sistēmu kopumā. Bet, kā mēs zinām, tiesiskā sistēma, viņa sastāv nevis no viena likuma, bet no daudziem likumiem. Tad to paturot prātā, mēs varam iet soli pa soli. Tad vispirms ir būtiski paskatīties iepirkuma un polises dokumentus un noskaidrot, vai tiešām tur ir runa par pirmā pieprasījuma garantiju. Apstiprinošas atbildes gadījumā mēs varam iet tālāk. Mēs varam aplūkot apdrošinātāju piesaukto apdrošināšanas likumu, bet drusciņ no citas puses. Proti no vēsturiskās puses, lai saprastu, ko likumdevējs ir domājis ar šo likuma 31. pantu. Savukārt vēl pēc tam mēs varam paskatīties arī citus likumus no sistēmiskās interpretācijas puses. Tātad, ja skatās no vēsturiskās puses, likuma anotācijai ir iespējams atklāt likumdevēja nolūku apdrošinātāja garantijas pielīdzināt kredīti iestāžu izsniegtajām garantijām. Proti, attiecībā uz 31. pantu, un toreiz gan, kad viņš tika skatīts Saeimā, viņš bija numurēts kā 33. pants, toreiz attiecībā uz šo pantu likumdevējs bija konstatējis, ka līdzās bankas izsniegtajām garantijām vairākās jomās arī apdrošinātāji izsniedz garantijas, kur pēc labuma guvēja pirmā pieprasījuma ir jāizmaksā apdrošināšanas atlīdzība pieprasījuma norādītajā gadījumā. Tad, likumdevējs, bankas un apdrošinātāja garantijas ir ielicis vienā plauktiņā. To mēs varam saprast no anotācijas. Un vēl norāda uz atlīdzības izmaksas pēc pirmā pieprasījuma. Tad faktiski tas, ko likumdevējs ir norādījis, faktiski tas nozīmē, ka šāda garantijas izmaksa ir iespējama bez apdrošinātāja standarta izpētes, kas ir vērsta uz zaudējumu un fakta konstatāciju. Tad vēsturiskā interpretācija mums dod zaļo gaismu strīdā ar apdrošinātāju. Tomēr strīdā, jo vairāk ir argumentu, jo drošāk, protams, mēs varam justies. Tāpēc var virzīties tālāk arī pie sistēmiskās interpretācijas, jeb citu likumu aplūkošanas. Un runājot ar publiskiem iepirkumiem, protams, ir jāpievērš uzmanība publisko iepirkumu likumam. Kā zināms, šajā likumā ir nostiprināti publisko iepirkumu pamatprincipi, kas cita starpā ir vērsti uz pasūtītāja līdzekļu efektīvu izmantošanu un pasūtītāja risku samazināšanu. Tad polises un garantijas ir nodrošinājuma dokumenti, kur mērķis ir sniegt derīgu un drošu apliecinājumu par publiskā iepirkumu organizēšanas un īstenošanas sekmīgu norisi. Tad šie dokumenti, viņi kalpo publisko iepirkumu pamatprincipiem. Tiem ir jāsamazina pasūtītāja riski un jāveicina līdzekļu efektīvu izmantošanu. Savukārt padziļināt apdrošinātāju izpēte
un zaudējuma fakta konstatācija pirms garantijas summas izmaksas. Skaidrs, ka tas neatbilst šiem pamatprincipiem, jo šāda kārtība viņa traucē pasūtītājiem ar iepirkuma līgumu saistītās publiskās funkcijas izpildi. Un viņa arī vēl rada risku, turklāt būtisku risku, ka lielāki zaudējumi varētu iestāties, ja garantijas summa netiks saņemta tagad un tūlīt. Tad arī sistēmiskās interpretācijas rezultātā mēs varam saskatīt atziņas, kuras var izmantot strīdā pret apdrošinātāju. Ja vēlamies vēl vairāk stiprināt mūsu argumentāciju, protams, ir iespējams arī vēl pievērst apdrošinātāju nozares vadošās organizācijas, un tas ir Latvijas apdrošinātāju asociācijas norādījumiem, kas ir formulēti vadlīniju veidā. Un te ir jāpiebilst, ka šādi norādījumi un skaidrojumi viņi ir izdoti attiecībā uz publisko iepirkumu ietvaros izsniegtām garantijām. Un saskaņā ar šiem te skaidrojumiem apdrošinātājiem pienākums veikt atlīdzības izmaksu var rasties. Var rasties, ja tam ir atbilstošā kārtībā un formā iesniegts pieprasījums. Tad, ja pašā nozarē tiek atzīta iespēja apdrošināšanas sabiedrībai izmaksāt atlīdzību pēc pirmā pieprasījuma, tad par šo jautājumu nevajadzētu būt strīdiem. Strīdi, protams, nevienam nepatīk. Un, izņēmums varbūt varētu būt īpaši kašīgi cilvēki. Arī varbūt atsevišķi tiesvedību juristi, kas uz strīdus rēķina, protams, pelna sev iztiku. Un tur nav nekas slikts. Es atzīšos, ka arī es esmu viens no strīdus juristiem. Tomēr atzīšos godīgi, ka dodu priekšroku draudzībai un cieņpilnai sadarbībai, nevis strīdiem. Tāpēc labprāt dalītos ar ieteikumiem, lai no strīdiem izvairītos. Jo arī tādu darbu mēs kā strīdus juristi pildam. Iesakām cilvēkiem, kā izvairīties no strīdiem. Un, lai izvairītos no nepatīkamiem strīdiem, konkrētajā gadījumā, protams, ir nepieciešams attiecīgi nodrošināties. Un publisko iepirkumu gadījumos, protams, tas pirmām kārtām attiecās uz rūpīgu pieeju attiecībā uz šī iepirkuma dokumentācijas izstrādi. Tad šajā dokumentācijā ir ieteicams skaidri atrunāt garantijai izvirzītās prasības, kas noteiktos gadījumos izslēdz zaudējumu pierādīšanas nosacījumu attiecībā uz garantijas summas izmaksu. Un šī uzdevuma izpildē, respektīvi publisko iepirkumu dokumentu pienācīgai izstrādē, protams, var palīdzēt jau manis iepriekš piesauktās Latvijas apdrošinātāju asociācijas vadlīnijas. Ieteicams katram pirms dokumentācijas izstrādes pievērst uzmanību šīm vadlīnijām un konkrēti 1.3 punktam un 8. sadaļai. Un paskatīties, kas šajā vadlīniju tekstā ir tieši norādīts attiecībā uz garantijām. Paskatoties to, var izdarīt dažus secinājumus. Piemēram, iepirkuma dokumentācijā var paredzēt, lai apdrošināšanas līgumā būtu ietverti vadlīnijās paredzētie noteikumi. Un te kā piemērs ir apdrošinātāji neatsaucama atņemšanās bez iebildumiem izmaksāt atlīdzību pēc pirmā pieprasījuma saņemšanas. Tāpat tās jāuzsver pieprasījuma neapstrīdamību, kā arī obligāti ieteicams ietvert atsauci uz Starptautiskās tirdzniecības kameras vienotajiem noteikumiem par pieprasījumu garantiju. Turklāt, kas vēl ir diezgan svarīgi attiecībā uz iepirkuma dokumentāciju, ir vēlams paredzēt pienākumu pretendentam un izpildītājiem pirms garantijas iesniegšanas saskaņot garantijas noteikumus un tekstu ar pasūtītāju. Tas ir, lai jūs varētu turēt roku uz pulsa un lai varētu sekot līdzi tām, kas ir šajā dokumentā. Un pateikt, vai tas tiešām ir pieņemam, vai tas nav pieņemam. Turklāt šādus noteikumus, kā to paredz vadlīnijas, attiecībā uz apdrošināšanas polisēm, protams, var ietvert un pieprasīt, lai tie būtu ietverti nevien, ja jūs esat pasūtītājs publisko iepirkumu likuma izpratnē. Būtībā attiecīgs noteikums var pieprasīt jebkurš pasūtītājs.
izpildītājs, piemēram, ģenerāla uzņēmējs vai ģenerāla būvnieks, kurš darba izpildē piesaista apakšu uzņēmēju un vēlas pret riskiem nodrošināties ar garantiju. Mums arī ir šāds iespējas. Ar šādām iespējām, protams, var mazināt tos riskus, kas potenciāli varētu veidoties ar apdrošinātājiem, strīdoties. Bet, labi, daudz esmu runājis par to, kas ir ar pasūtītājiem. Protams, tad klausītājiem noteikti ir arī nevien pasūtītāju pārstāvi, bet arī izpildītāju pārstāvi. Un tāpēc, izrādot cieņu un pietātu pret visiem, ir vēlams tomēr paskatīties arī šo situāciju drusciņ no otras puses. Un, proti, nevienmēr pasūtītājs būs pilnīgi balts un pūkains. Nav izslēdzams tādas strīdu situācijas, kad pasūtītājs cels acīm redzami nepamatot prasību pret izpildītāju un centīsies to izmantot, lai no apdrošinātāja varētu pieprasīt šo te garantijas summu. Un šādos gadījumos, ja mēs skatāmies uz apdrošinātāju, protams, viņš visticamāk būs jau daļai nodrošinājies, jo būs paredzējis pienākumu līgumā ar izpildītāju, kad šo te garantijas summu, ko viņš izmaksās pasūtītājiem, lai tad izpildītājs pēc tam atlīdzina. Ja? Problēma, protams, var rasties, kad izpildītājiem nebūs līdzekļi tajā konkrētajā brīdī, kad būs šī garantijas summa izmaksāta. Ja? Bet, protams, apdrošinātājiem ir jābūt piesardzīgiem un rūpīgi jāizvērtē izpildītāja reputācija un maksātspēja. Un es esmu pārliecināts, es nešaubos par to, ka apdrošinātāji ļoti labi šo darbu prot darīt. Bet, tomēr, ja līdzekļi nav, tad, jāķerās klāt pie klasiskām parādu piedziņas metodēm, juristu piesaistes vai iekšējo juristu izmantošanas, gan jau kaut kādā veidā var mēģināt tad pielikt pie sienas izpildītāju. Bet, protams, tas izpildītājs, kas būs pie sienas, viņš būs tas, kas ir vismagākajā situācijā nokļuvušais konkrēti. Ja? Jo viņam tiešām var nebūt šo brīvo līdzekļu tajā brīdī, kad var rasties pienākums atlīdzināt to garantijas summu. Un šādos apstākļos, protams, izpildītājs stāvoklis ir neapskaužams, jo viņam jādomā, un vispār viņš ir iesaistīts tādos apstākļos, kur jārisina efektīvs strīds ir gan ar pasūtītāju, gan ar apdrošinātāju. Un plus arī viņam vēl iespējams ir jādomā, kā izpildīt atlikušās saistības pret pasūtītāju, ja tādas vēl būs palikušas. Un visbeidzot, viņš noteikti būs uzņēmējs, komersants, viņam vēl paralēli tam jādomā, kā vispār saglabāt un turpināt savu saimniecisko darbību. Līdz ar to, protams, šie apstākļi ir visnotaļ nepatīkami, un es nenovēlētu vienam nonākt tādos apstākļos. Bet labā ziņa ir tāda, ka šādā situācijā ir glābšanas riņķis. Glābšanas riņķis ir pieteikums, pagaidu aizsardzības pieteikums, kur izpildītājs var iesniegt tiesā. Un viņš var lūgt noteikti tiesai aizliegumu pasūtītājiem pieprasīt un saņemt no apdrošinātāja attiecīgo garantijas summu. Šādu pieteikumu var iesniegt kā pirms tā pēc prasības celšanas pret pasūtītāju. Turklāt, ja ir jau nokavēts un garantijas summa jau izmaksāta, protams, ir iespējams lūgt tādus līdzekļus, kas var tikt izmantot tajā konkrētajā brīdī. Piemēram, tādu aizsardzības līdzekli kā izpildu darbību apturēšana, lai jūs aizsargātu, lai nebūtu pret jums piemērot šie piedziņas līdzekļi piespiedu. Un uzreiz vēlos jums pateikt, ka praksē šis pagaidu aizsardzības mehānisms, viņš ir ticis veiksmīgi pielietots. Tāpēc ieteikums ir katram paturēt šo prātā kā tādu līdzekli, ko varētu pēc nepieciešamības pielietot. Un vēl, protams, ieteikums nobeigumā, ja jūs redzat, ka pasūtītājs tiešām uzvedās nekaunīgi un ja viņa tas pieprasījums ir acīm redzami nepamatots, tad jūs varat apsvērt iespēju vērsties arī policijā ar lūgumu veikt izmeklēšanu, jo iespējams, ka šeit ir saskatāmas arī apdrošināšanas krāpšanas pazīmes, par ko draud atbildība krimināla likuma 178. pantā, kas noteikti. Ja. Bet es tiešām ceru, ka nevienam tik tālu neaizies tā strīdu situācija, jo, protams, ar tiesām ir smagi, ar policiju ir smagi, tas ir stress. Labāk, protams, dzīvot draudzīgi un izvairīties no tā, un tiešām cerams, ka nekas tāds nebūs. Jā, bet tik daudz no manis. Es
izsaku visiem paldies. Ceru, ka kaut ko vērtīgi ir izdevies pastāstīt. Un tad, jā, Sandi, vārds tev. Jā. Paldies, Artur. Paldies Arturam, paldies Mārai par sniegtajām prezentācijām. Vēl daži jautājumi, kas mums ir čata sadaļā, varbūt mēs varam nokomentēt. Ja ir vēl kādi citi jautājumi, droši uzdodiet. Ņemot vērā, ka arī laiks noslēdzas, tad mēs mēģināsim ātri. Tad pirmais jautājums, vai uz līguma noteikumiem par soda naudas, kavējumu naudas piemērošanu piemērojami tie paši noteikumi, kas uz līguma sodu? Jāsaka tā, ka civil likums nošķir nokavējumu naudu un līguma sodu. Nokavējumu nauda ir maksa par kapitāla lietojumu. Savukārt līguma sodam ir pilnīgi cita funkcija. Tad ir šī tomēr saistību pastiprināšanas funkcija, nevis maksa par kapitāla lietošanu. Tā kā te ir divi dažādi institūti. Ja tiek lietots jēdziens kā soda nauda un nav skaidri uzreiz saprotams, vai runa ir par nokavējumu vai nokavējumu naudu vai līguma sodu, tad, protams, ir jāveic līguma interpretācija, mēģinot saprast pušu patieso nodomu un tālāk jau tad piemērojot to, kas ir atbilstoši pušu sākotnēji izrādītiem nodomam attiecībā uz šo. Tad otrs jautājums par komercīlām, es lūkšu varbūt Mārai nokomentēt. Jā, cik es saprotu, tā ir diezgan komplicēta faktiskā situācija, bet faktiski es šeit neredzu saistību ar komercķīlām, jo faktiski vismaz no tās informācijas, kas ir dota jautājumā, tad mašīna atrodas, mašīna pieder vienai sabiedrībai, bet novietoti citas sabiedrības teritorijā. Un jautājums ir par to, kā tik no šīs mašīnas vaļā, ja īpašnieks viņu neņem, īpašnieks sabiedrība viņu neņem, un viņu neņem arī banka, kam par labu šī mašīna ir ieķīlāta. Ja banka nerealizē komercķīlas tiesību, viņai nav nekāda pienākuma pārņemt valdījumu, sevišķi, ja banka nav vērsusies pie šīs sijas, kur tā mašīna stāv pie tās teritorijas īpašnieku, lai viņai to mašīnu atdod, tad šajā gadījumā tās faktiski ir attiecības starp tām abām sabiedrībām, starp auto īpašnieku un to sabiedrību, kur tā mašīna reāli stāv. Un tur jāskatās, ir uz kādu pamatu tā mašīna tur ir novietota, vai tur ir bijis kaut kāds glabājums, glabājuma līgums vai nomas līgums vai kaut kas cits. Un teiksim tā, šis jautājums nebūs viennozīmīgi atbildams, bet vismaz no dotiem apstākļiem es neredzu, ka tur būtu saistība ar komercķīlas realizāciju. Noteikti trešā persona, kuras valdījumā netīšām vai tīšām atrodas komercķīlas priekšmets, nevar nekādā veidā piespiest komercķīlas līguma puses šo priekšmetu paņemt pie sevis. Tā, paldies. Tad citus jautājumus neredzu. Ja gadījumā rodas kādi jautājumi vēlākā posmā, droši attēlā redzami mūsu e-pasta rakstiet, mēģināsim komentēt un palīdzēt ar atbildēm. Visādi citādāk šī ieraksts būs arī pieejams vēlāk YouTube kanālā Valdes biroja, tā kā varēs arī atkārtot noskatīties. Teikšu paldies un tad visu labu, sekmes praktiskajā darbā. Veiksmīgu dienu. Visu labu. Paldies.